Mēs atrodamies Biķernieku sporta kompleksā, lai gatavotos Jūrmalas maratonam, kas notiks 19. maijā Jūrmalā ar startu un finišu pie Dzintara koncerta zāles. Gribētu teikt to, ka visiem tiem braucējiem, kas piedalīsies šī pasākumā, vajadzētu nedaudz padomāt arī par savu drošību un arī par citu cilvēku, kas brauks kopā ar jums, ja blakus jums, brīdināšanu par dažādām, varbūt trasē atrodošām šķēršļiem. Ja jūs nebraucat lielā grupā, kur ir slēgta distance, noteikti vajadzētu turēties labajā ceļu pusē, kā tas ir paredzēts pēc satiksmes noteikumiem. Ja ir kāds šķērslis priekšā, ja notiek kāda apstāšanās grupai vai strāvi, noteikti vajadzētu pacelt roku augšā jums, līdz ar to brīdinot arī visus apkārtējos, kas brauc aiz jums, ka ir tātad bremžēšanas process notiek šai grupā. Ja ir labajā pusē šķērslis, noteikti vajadzētu rādīt, ka labā pusē ir kāds šķērslīts un rādīt aiz sevis, ka tas ir jābrauc. Noteikti vajadzētu turēt arī abas rokas pie bremzēm. Ja? Un bremzēt vienlaicīgi gan ar labo, gan ar kreiso, jeb ar priekšējo un aizmugurējo bremzi. Līdz ar to jūs ātrāk samazināsiet šo riteņa ātrumu un ātrāk arī nobremzēsiet. Ja gribat kādu apdzīt, sakiet, braucot garām, kuru pusi jūs apdzīsiet, vai par labo, vai par kreiso. Pēc visiem satiksmes noteikumiem vajadzētu noteikti apdzīt sportistu pa kreiso pusīti. Noteikti arī, ko es vēl gribētu jums minēt, ka veicot pagriezienus, nekad neatstājiet pedāli ar kāju lejā uz to pusi, uz kur jūs griežat. Ja jūs uz kreiso pusi griežaties, tad kreisai kājai jābūt paceltai vai no augšējā stāvoklī, vai vidus stāvoklī, abām kājām paralēli zemē. Ieteiktu līdzi paņemt noteikti lieku kameru un pumpi. Ja jums gadās riepas defekts, tad jūs to varētu nomainīt ātri un turpināt šo ceļu, lai jūs varētu finišēt šī distancē, lai nebūtu tā, ka varbūt liels gabals jāiet ar kājām, jo riteņbraukšanā ir tā, ka finišu ieskaita tam, kas finišē ar riteni vai kājām skrienot vai ejot, bet ar riteni pie rokas.